aiziet, trasē dodas leģenda kārs trešajā braucienā. Tūlīt redzēsim, vai Konstantīna Calko ir saglabājis savu trešo pozīciju. Jā, tā arī ir ļoti labs starts mūsu sportistam. Nu, un šajā barā mēģināsim pēc brīža arī noretēties un saprast, kas tur īsti notiek, kurš ir kurš. Šobrīd izstāsta, ka Calko turās trešajā vietā. Viņu var viegli pamanīt, viņam pilnīgi dzeltens automobīls. 52. numurs Marko Kilpija ir spējis saglabāt pirmo pozīciju, arī startē viņš no pirmās vietas, tā kā šobrīd viņu gan apdraud 45. numurs Emils Persons, viņš arī nu pat veic apšķiršanas manevru, un šobrīd arī Konstantīns Calko izmanto iespēju un ātrākajā šīs trases vietā apdzen, nu īsti vēl neapdzen, tad te vēl pat droši nevar pateikt, un arī viņam šobrīd pa iekšmā mēģina aizspraukties garām. Šķiet, ka tas bija Henrijs Tomāla. Un ļoti plaši no trases izbrauc. Tātad, nu, paldies Dievam, tas nebija Konstantīns Calko, kāds no sportistiem pie motoru muzeja. Arī dzeltens, tāpēc arī dzeltens, nu, tur varēja iebeigties diezgan bēdīgi. Tas viss tik lielā ātrumā, jebkurā gadījumā šobrīd tas ir devis šim te braucienu līderim ļoti lielu pārsvaru. Savukārt startfiniša taisnēdēļ tīrīšanas trasē ir milzīgi putekļi, un šobrīd Konstantīns Calko ir otrajā pozīcijā. Tiesa gan šī brauciena līderis Emils Persons ir diezgan aizmucis prom no sēkotāju grupas, un šo grupu šobrīd vada Konstantīns Calko. Viņam sēko cieši Marko Kilpija, Šota Ahazava, Aleksijs Hālens un